Paldies tautudēju kolektīvam Sidraba Dzīperiņi. Pavadām viņus ar aplausiem. Nākamos sagaidām bērnu un jauniešu centra jaunība vokālo ansambli Sonis ar dziesmu Tik daudz. Soli atpakaļ uz priekšu, divus soļus mazīšus es līdz. Tikai tālēļiem uz priekšu vārtī. Ievilkās uz soliem un dodot, tikai tad, kā es pildīs. Pat ja man vēl tumšanās nācīs.
biedrība Laimīgi bērni un vecāki. Atbalstot jaunās ģimenes klubs veic aktivitātes, kuru mērķis ir aizsargāt ģimeni, bērnību un veselību, kā arī ģimenes vērtību saglabāšanai. Svētku gājienā Gigants Solutions Latvijā ir uzņēmīgs IT uzņēmums, kas specializējas programmēšanas risinājumos un tehnoloģiju konsultācijās. Uzņēmums ir balstīts uz izcilību, inovācijām un klientu apmierinātību. Sveicam zobārstniecības privātu klīniku Diadem! Esam viena no lielākajām klīnikām Daugavpilī ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi un lielu profesionālu kolektīvu. Mūsu speciālisti sniedz zobu ārstēšanas, protezēšanas, implantācijas, ķirurģijas, ortodontijas un, protams, arī higienas pakalpojumus. Svētkos sveicam invalīdu sporta biedrību Solis Plus, nevalstisko organizācija, kas veicina cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, veselīga dzīvesveida veicināšanu, sporta nodarbību un sacensību, brīvā laika pavadīšanas organizēšanu personām ar invaliditāti. Uzgabalējam Baltkrievu kultūras un izglītības biedrībai UZDIN. Latvijā dzīvojušo Baltkrievu kultūras un izglītības aktivitātes stiprināt savstarpējās intereses ar latviešu tautu. Svētkos sveicam invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības Ilgās. Biedrību apvieno Daugavpils un rajona invalīdus, lai kopīgi risinātu invalīdu problēmas, sekmē invalīdu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā. Sveicinām Daugavpils pilsētas invalīdu biedrību, tie ir aktīvi cilvēki savā biedrībā un kultūras dzīvē. Svētku gājienā sveicam Daugavpils traucīgā aicinājuma vidusskolu. Vislielākā skola pilsētā, kurā mācās zinātnāri un radoši skolēni un strādā profesionāli un zinoši pedagogi.